vienu dienu gāju pa ielu un aizdomājos. Nu. Zini, par ko es aizdomājos? Par suņiem. Par suņiem? Tāpēc, ka es gāju pa ielu un man pretī nāk viens tāds mazs sunītis, tad es pēju tālāk, tad nāk tāds liels suns, tad nāk tāds spalvains suns, tad nāk bez spalvām suns. Es domāju, cik daudz suņi ir un cik viņi ir dažādi. Jā, un es pat zinu, ir tādi ļoti siekalaini suņi. Esat redzējuši bērni tādas suņas, kur iet viņiem siekalas tā? Jā, es arī. Bet vai jūs zinat, bērni, ka visiem suņiem ir viens ciltstēvs? Visi suņi, iedomājieties, visi suņi ir cēlušies, ziniet no kā? No vilka, tieši tā, visi suņi ir cēlušies no viena vilka. Tas ir ļoti interesanti. Jā, un tāpēc mēs šodien pie mums uz laboratoriju, ziniet, ko esam uzaicinājuši? Mēs esam uzaicinājuši Latvijas gandrīz mazāko sunīti, kura ciltstēvs arī ir vilks, iedomājieties? Vai Dievs, cik viņš ir maziņš. Un sveiki! Kā tev sauc? Iveta. Un kā sauc šo vilku pēcteci? Kendija. Saki, vai tiešām šis ir pats mazākais sunītis Latvijā? Pats sunītis nav pats mazākais, bet šķirne ir. Kā sauc šo šķirni? Čivāva. Kāda viņam tāds nosaukums, no kā ir cēlies, vai tu zini? Viņi ir radušies Meksikā, Meksikas štatā Čivāva. Tātad vilku pēcteči arī ir aizceļojuši līdz Meksikai, cik interesanti. Klau, bet izskatās, ka viņa mazliet rīts, viņa ir uztraukusies. Viņai nav, varbūt no emocijām ir tā, ka viņa pārāk priecājās vai uztraucās, viņa vienmēr ir rīts. Vai es varu paturēt? Protams. Jā, mazliet viņai nebūs bailes. Pastāst, cik viņai ir gadu? Viņai ir 3 gadi. Viņa ir pieaugusi. Un tad, kad tu iegādājies, viņa bija tikpat maziņa vai viņa bija vēl mazāka? Viņa bija daudz mazāka un viņa tā kā neiegādājāmies. Viņa piedzima pie mums mājās. Saki, cik ir tas sunītis liels, kad viņš piedzimst? Aptuveni. Šitāds te maziņš, ja? Šitik maziņš. Viņa ir tāda maza un skaista, bet izskatās, ka arī kāds nedarbs varētu sastrādāt. Protams, visi suņi taisa nedarbus. Un kāds ir šī mazā sunīša pats lielākais nedarbs? Viņa ir sagrauzusi manas māsas istabā sienai tapetes. Visu sienu nograuzusi? Gandrīz. Kā viņa tiek augšā līdz sienai? Viņa uzrāpjās uz dīvānu, tad viņa tiek gandrīz līdz augšai. Un jums bija jāpārlīmē tapetes? Jā. Vai jūs piedalāties arī stādēs? Jā, un viņai ir ļoti daudz valstu čempioni. Bet varbūt viņa māk kaut kādus trikus? Viņa prot stāvēt tikai izstādēs. Ko, bērni, pamēģinam? Jā! Viņiem pareizā stāja jāieņem. Viņai astē jābūt augšā? Jā. Viņai tā kā astē līdz galiņam ir jābūt paralēli galvai. Lai tev izdodās ar šo suni kļūt arī par pasaules čempionu. Jā? Labi, paldies tev. Anta, šis bija pats mazākais sunītis. Jā. Viens no mazākajiem sunītiem. Bet vai tu gribētu redzēt Latvijas lielāko suni? Protams. Jā? Nu tad pagaidi šeit, es aiziešu tam sunim tūlīt pakaļ. Bērni, jūs... Skaties! Es tiešām ticu, ka tas ir Latvijas lielākais suns. Apskaties, viņš ir gandrīz tikpat liels tā kā ponijs. Sveiks, draugs! Nu ko? Anta, apskaties. Es tiešām ticu, ka tas ir Latvijas lielākais suns. Kā viņu sauc? Viņš sauc Alfons. Alfons. Un kā jūs pašus sauc? Alberts. Adrians. Prieks iepazīties. Jūs esat suņu saimnieki, ja? Jā. Nu, pastāstiet, kur jūs tādu brīnumu dabūjāt? Vācijā. Vācijā? Jūs braucāt speciāli uz Vāciju pēc tā suņa? Jā. Klausies, un kas tā ir pa šķirni? Vai jūs varat pateikt, kas tā ir pa suņu šķirni? Ir vilks suns. Un cik ilgā laikā viņš ir izaudzis šitik liels? Viņš ir uzaudzis tāda maza. Viņš ir stiprāks pa manī, viņš man stumj. Cik viņš sver? 83 kg. 83 kg, tad varbūt tas ir smagākais jūsu ģimenes loceklis, ja? Jā. Ko viņš ēd? Viņi ēd banānus. Ko? Alfon, tu ēd banānus? Goda vārds? Bet suņi taču nedrīkst ēst saldumus. Bet viņam garšo. Cik viņam ir gadu? 1 gads. Šim sunim, iedomājieties, viņš viena gada laikā ir no šāda maza sunīša izaudzis par milzīgāko suni Latvijā. Es tiešām gribētu pārbaudīt eksperimenta kārtībā, vai viņš tiešām ēd banānus. Mums ir kāds banāns? Mums ir banāns, jo es tieši biju veikalā un nopirku. Banānu gribi? Alfons, ēdi. Alfon, banāns. Vienkārši nomizojam banānu, tad parādu un tad pēc tam
Parādi drusku gaisā, un tad pēc tam pasaka apsēdies, un viņš apsēdīsies. Nu, pamēģinam. Būs super eksperiments. Nu, šito es neticu savām acīm. Nu, es arī. Cik daudz banānu viņš ēd? Apmēram ļoti daudz, bet es neesmu skaitījis. Sēdi. Neticam. Nu, dod viņam. Zili brīnumi! Suns ēd banānus. Kur tad tas ir redzēts? Tikai pie mums zilu brīnumu laboratorijā. Ārprāts, ja viņš pieceltos kājās, viņš būtu 2 reizes garāks pa manīm. Ja? Nu, puiši, paldies jums, kad atvedāt savu mīlu. Es arī pirmoreiz mūžā redzu tik lielu sunu. Es arī. Rūpējieties. Kas ēd banānus. Paldies jums, puikas. lai jums veicās ar suņu audzināšanu. Jā, rūpējieties par suni. Atā, Alfona, atā. Sakam Alfonam, atā. Atā, Alfona.